Nu čau, draugi. Mašīna beidzot gatava. Blakus smuka baznīca. Bet es bišķiņ kavēju. Kāpēc kavēju? Jo es eju uz vilcienu. Man mašīna jau gatava ir otrdiena bija. Bet šodien piekdiena. Es nevarēju visas šīs dienas viņu savākt. Dēļ darbiem un vēl visām lietām. Tagad eju uz vilcienu. No vilciena centrā iesaļot Boldrēvā. Un brauc pakaļ mašīnai. Tāds ir mans plāns. Cerams, ka viss sanāks. Un tālāk jau pa darba lietām ar Audi. Jo savādāk to īstenot baigi nevar. Nē, nu var, bet sarežģīt. Nu, vot vakar bija ideāla diena. Tā bija ceturtdiena. Tāda saulīte, sildīja, karsts. Un es domāju, bļā, viens būtu man Audi tagad. Vienkārši kaifot un braukt. Bet neko. Nopirku apdrošināšanu. Samaksāju nodokļus. Un esmu gatavs darboties. Tā kā redzēs, es pajautāšu cilvēkam, kas man taisīja mašīnu, vai viņš ar mieru, ka es viņu filmēju. Un, protams, tie, kas man jau seko privāti Instagramā, pievienojuši te kaut kur manu niku, varēja pārējie piesakot. Jau bija bildes redzējuši, kā man mašīna izstās. Ja godīgi, bildēs izstās vienkārši bomba. Un izstās, ka pēc šīs avārijas mašīna kļuva vēl skaistāka. Nu, vot, tā kā... Bet, principā, man tagad būs baila viņu braukt kaut kur, vispār kaut ko darīt. Kur nu vēl nakts laikā vai kaut kas tam līdzīgs. Principā, es nezinu, es viņu braukšu pilnīgi sādāk, jo es saprotu, ka otrais es tādu naudas summu, jo naudas summa tika ielikta diezgan liela. Bet es arī vēl domāju, vai man kaut kādā brīdī nevajag uztaisīt video par to, cik kas maksāja, kādi cipari tur bija, bet jūs ierakstat komentāros. Vai jūs interesētu video atsevišķi, kur es pastāstu detalizētāk, ko mainīju, cik maksāja, kādas grūtības bija kaut ko dabūt un vispārējo. Lai gan plus mīnus jau pārējos video, kas man ir YouTube par šo tēmu, jūs esat dzirdējuši cenas, bet nu uztaisīt tādu kopsumu, saliekot cipariņus, varētu būt interesanti. Bet nu man vēl tur tālumā ir vilciena stacija. Tā kā man vēl ir minūtes 12. Nē, jā, 12 minūtes, tā kā varētu mierīgi paspēt. Nu, vot, tā kā šāds ir mans intro. Redzēsim, kā man šodien ies. Interesanti kaķis ir dzīvs vispārējais. Un es samainīju vējstiklu arī tajā visā procesā. Vējstiklu, es pa viņu jau raudāju, manuprāt, ļoti ilgi. Ļoti sen, ka es gribu samainīt. Un patiesībā šo mašīnu remontējot, es sadarīju tādas lietas, par kurām es sen jau biju domājis. Tāpat ir bumpera lūpa, kuru es sen gribēju. Un aizgrēju spoileris ar podiumu, luktura mīzēji, vējstiklis priekšējais. Tā kā es ļoti daudz ko vienkārši pieķēru klāt un taisīju ķipā. Nu, ja jau mēs esam tik tālu tikuši, tad gan rīzējam uz pilnu banku. Vēl pilnāka banka būtu, ja es nokrāsotu un pārkrāsotu visu mašīnu. Bet nu, tur cipari pilnīgi citi. Es jau tagad kopsumā ar visiem lukturiem, bumperiem, restēm, vispārējos mastājus. Principā jūs par to naudas summu varat nopirkt kaut kādu B7 A4 mierīgi. Nu, vot, es pat nezinu, vai tas, ko es darīju, tas bija pareizi, loģiski un racionāli, gan jau, ka nē. Tādas naudas summas manā vecumā ir jāiegulda citur vai jābrauc ceļojumos. Bet tāda dzīve. Ok, tiekamies kaut kad vēlāk.
Nu ko, sen esmu staigājis pa centru. Tagad rezervēju Boltu. Protams, Audi A5. Jāiet pakaļ. Tikko atsūtīja bildi, ka mašīnai noregulēti lukuri. Visi, arī miglas. Mašīnu silda, gaida mani. Bet jā, tās nauda pēdējā laikā, ko es te likās jau viss samaksāts, un tagad vēl bišķiņ pielikās klāt cipariņi. Tā kā es vairs negribu šogad mašīnā neko likt iekšā. Bet, nu, ja vēl pastaigi par Rīgu, tad 10 minūšu brauciens un būšu klāt. Varētu ņemt taksi, bet taksis ir dārgāks. Es turienei, tā kā, un sabiedriskais baigi nebrauc, lai varētu mēģināt paņemt Bolt skūteri, bet to es arī nedarīšu. Tā, reku tie, kas nav bijuši sen Rīgā, centrā. Nekas nav mainījies, tēvs man bija vietas. Viņas netiek pavasara veismuši arī klāt, Bolt skūterīs ir pilns, kā jums sakarīs. Tā kā tā, kamēr braucu vilcienā, parunāju ar čalīti, kas man visu taisīja, teica, ka viņš negrib, lai viņu baigi filmēt, tā kā tur es baigi nefilmēšu. To jau uzreiz jums pabrīdinu. Kā es iešu tā. Tagad tā. Starp citu, gan jau, ka šis video iznāks ārā brīdī, kad jūs redzēsiet video par reflektoru atjaunošanu. Tā kā patiesībā visticamāk šis video būs kaut kad nākamā nedēļa, kaut kādas nedēļas beigās. Jā, vispār man piedāvā Kuldīgā atrodās viens C7. Man šeit, ka kompetīcija biturbo facelifts, kuru man piedāvā filmēt. Un vēl viens S6, manuprāt, bija Kuldīgā arī. Kaut kad jāatrod laiks arī uz turieni atbraukt. Kamēr mašīnas ir pārdošanā, vismaz tas S6, manuprāt, kamēr viņš nav pārdots, varētu aizbraukt un nofilmēt. Bet, nu jā, tuvojās vēl autoeksotika. Tur mums atkrita RS6 C8 GT-ška. Pateicoties interneta komentētājiem un visiem pārējiem cilvēkiem, kas palīdzēja šo visu pasākumu nokancelot. Tā kā jā, šobrīd principā būs B4 kompetīcija, būs B2 kupē, kā parasti, no Ļaksas. Un trešā mašīna vai nu viens Porsche B7 Avants, bet B7 viņš vizuāli ir. Viņš ir labs, sterils, glīts, bet visa tā lieta ir salonā. Salons viņam ir forši, bet mēs nezinām, kā to salonu parādīt visiem. Tāpēc nezinu, vai to vajag darīt. Var labāk varbūt paņemt šo te RS3 zaļo. Laikam manēji balti šeit. MNE 889, ja? Jāpārbauda, vai viņam visi kārtībā. Draugi, skatāmies, vai viņi visi kārtībā. Baigies pasūtīt, laikam neredzi. Kaut kā diskrāpā. Rietiņās vajadzētu mainīt drīz. Tā jā, labi, jāsēžās iekšā un jādodās. Pasies, kāds glīts krēsls elektriskie. Un uzreiz ir jāregulē viss. Tā varētu iesaistīt. Apiņā! Kas man patīk, ka Boltam tās mašīnas ir diezgan labā komplektācijā. Tā, šis ir benzīnieks 4 no... Aizmugurējā riepisās, ka viņai kaut kas nav kārtībā. Jāizkāpj ārā, jāpārbauda, laikam vēl, bet lai gan izstījās normāli visu. Pēc riepām bija 3 zona klimata kontrole, šis ir facelifts A5.
Man gan pilni jādas krēslu neizsē patīk šiem, bet, nu, ainugreivu krēsliņš. Tikai tā tīri, vēl var iepildīties. Ok, braucam. Šis video vairāk sanāk, bet mazāk, kur es vienkārši staigāju un runāju nekā par to manu mašīnu, bet tikko to A5 pabraukāju. Vienkārši 21. gadsimts un viss ir jaunākais un labākais un vispārējais. Tagad es eju pakaļ mašīnai 92. gada, kur nekas nav ne jaunākais, ne labākais. Vienkārši vecā klaburkaste būs. Es galvenais, es ceru, ka es visu paņēmu no atslēgas vienas, maks. It kā viss ir. Es vienkārši zinu, kā bailes aizmirst kaut ko tajā mašīnā, bet tuvojos. Bļā, es jau dzirdu pa gabalu, kā viņi skan. Un izstāsts vienkārši bombā. 3, 2, 1. Vienkārši bombā. Bet izstāsts, ka lukturis svīst ciet. Tas tā izstāst. Jā, izstāst, ka viens lukturis svīst ciet. Nice. Tīri, un man ir beidzot šitie te. Jā. Nice. Labi, jāiet parunāties ar šefu. Nu ko, draugi, jums tā pati epizode, priekš manis tas ir cita diena. Nē, tā pati diena. Vienkārši visu dienu esmu nobraukājies, principā strādāju šo mašīnu. Savas darba lietas darīju šo mašīnu, bet jā, tagad bišķi netīra. Ir netīra, nav spīdīga, diemžēl šīs lukturis man svīst ciet. Diemžēl būs jāņem ārā un būs kaut kas jādara. Jā, tas nav forši. Bet tā ir mana problēma. Tas nav kasjaks ar kaut kādu reflektoru atjaunošanu, atsauties Chromes LV, man to visu izdarīja. Baigie malači. Speed afigēna. Jau biju kaut kādā parkingā, kur nav, kur ir tumsa. Baigi labi speed. Bet jā, RS2 restīte. Un, principā, čalīts visu šo televizoru nokrāsoja, arī šo stieni visu nokrāsoja, tur apakšā metālus, kuras turās lukturis to nokrāsoja, viņš ļoti daudz ko izdarīja. Savilka šo te haubes atvēršanas, šo trubu trosīti, tur vēl jaunas šļaukas priekš stikla mazgāšanas, respektīvi ļoti daudz ko izdarīja pat. Viņš izdarīja lietas, pat kuras es nejautāju, viņš man izsūca salonu. To es arī neprasīju nekādā veidā, tā kā ļoti daudz čalas, arī visas skrūvītes, labi, te vēl kaut ko, var redzēt kaut ko skrūvēt, bet principā arī skrūvītes ir nokrāsotas attiecīgi, tā kā nevarētu pamanīt, kā būtu kaut kas darīts. Vienkārši pasakaini. Man gan vēl EGR šis kolektors vajadzētu samainīt, bet es nezinu, negribās. Jā, tā kā
arī Haube smuki taisās ciet, viss ir afigēna forši. Labi, kā jūs ar astarpēm, dabūja maksimāli, cik var, visu taisni smuki, spārni, protams, mums ir poļu blits, tur neko darīt nevar, OM maksā 150 €, lai viens jauns spārns. Tā kā visu sadarīja, bišķiņ piepulēja vēl mašīnu. Tā kā izskatās afigēna, viss šitas podījums ar spoileri, vienkārši bomba. Šādi te man mašīna izskatās. Protams, visu vajadzētu pārkrāsot. Arī pieregulēja bagažnieka slēdzini, lai man smuki varās vaļā. Labi, te man ir vecā šitā reste, vecā taisnā reste, arī paklāja šito bagažniekā izsūknēja. Respektīvi, čalis ļoti daudz ko sadarīja, pat lietas, kuras es viņam neprasīju, un tas ir afigēna. Vienkārši jauns veistikls. Redzu visu afigēna, vienkārši tik forši. Jā, Lūpa ir, visas restes ir jaunas, OM jaunas restes, dārgi maksājumi, šeit man visas vidējā un šim, man kaut kas 150 € nostājās. Miglas spīd un laistās pagriezieni jauni, miglas noregulēts, vienkārši viss ir afigēna. Vienīgi tas, ka lukturs svīst, un man besīja, jo to lukturu, lai izņemt ārā, jāņem no bamperis, un es negribu. To bamperi čalīts baigi makarēja un taisīja un visu pārējo, tā kā jā, bet... draugi mīļie, izskatās afigēna. Vienkārši kosmos. Tā kā uzrakstiet komentārā, vai man vajag uztaisīt kaut kādu video, kur stāstu, kā man tas maksāja un kādas vēl visādas problēmas bija, vai vajadzīgs tās video, vai nav vajadzīgs. Bet vienkārši paskatieties uz šo mašīnu. Vienkārši paskatieties. Anormāli. Skaistums. Xiaomi Arena. Tā kā jā, paldies, ka skatījāties šo video, kur jūs vairāk redzējāt, ka es braucu ar vilcieniem un boltu visu pārējo. Bet, jā. Vēl bagažnieku vajadzētu pārkrāsot. Bagažnieku vajadzētu pārkrāsot, lai būtu vispār ideāli. Un es vēl te pa vidu gribu uzlikt melnus Audi riņķus. Melnā krāsā vispār būtu bomba. Jā, tā kā paldies, ka skatījāties šo video. Kā vienkārši bomba. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajās video. Ja? Čau.